tavuprāt, viņas ir tāda harizma, tas ir tāds dotums, bet tu tā kā vari kārtīgi uztrenēt. Vai līdzīgi kā ar talantu ir dots, bet var vēl uzspiest augstāk. Labs jautājums. Neesmu pētījis Googlā, vai harizmu var uztrenēt, vai tā ir. Es tikai varu personīgi atbildēt. Man šķiet, ka tāda harizmas tāds avots vai nu tevi ir, vai nu nav. Skaidrs, ka tu varbūt harizma nav atraktīvs. Tu var būt atraktīvs un aktīvs un ekstraverts un pļāpīgs un tērzēt un ekscentrisks, bet tā nav harizma. Harizma tomēr ir iekšējā būtība, kad tu ienāc telpā un runā, un es kā mākslinieks uz skatos, tu aizrauj pūli ar savu būtību. Ja man būtu šobrīd jānosauc harizmas ekvivalents, vai kas ir harizma, Inters Busols, manuprāt, ir ļoti labs piemērs, ļoti harizmātisks cilvēks. Skaidrs, ka viņam ir savs tēls, kaut kādā brīdī viņš noteikti ir tik ļoti labi to jau gadu gaitā izkopis. Vairs īsti neredz, kurš ir Inters Busols un kurš ir Inters Busols tas patiesībā un uz skatos, bet tāds viņš ir un viņa harizma ir neapšaubām augstākajā savā zortē, un viņš ir brīnišķīgs, harizmātisks cilvēks, jā. Ja man tā būtu no latviešu māksliniekiem jānosauc, lai iedotu to tādu dzīvu piemēru. Angliski tas saucās swag. Es atceros, Jay-Z teica, ka tu ienāc telpā, tad uzreiz no tevis tas tā aura, ja tā ir no tevis tas swag. Vibes, jā. Jā, tā sajūta, tā noskaņa, tā harizma. Nu jā, man šķiet, ka tomēr, ka cilvēkam piemīt tā harizma, vai nu ir, vai nu nav.